Sveiciens tev, klausītāji, šajā otrajā daļā par Elenu Vaitu. Pirmajā daļā mēs pārunājām kritērijus no Bībeles par to, kāds ir pravietis, un arī nedaudz pieskārāmies tam, kā tas izpildījās Elenas Vaitas dzīvē. Un šodien mēs turpinām arī skatīties šajā otrajā daļā par to, kāda viņa bija kā cilvēks, kā sieviete, kā māte. Un ar jums kopā vēl aizvien esam es, Emīlija, Ieva un Dace. Tad dosimies pie šīs otrās daļas. Ja es tev, klausītāji, jautātu, kāda ir tava bilde par Elenu Vaitu, jeb priekšstats par Elenu Vaitu, es, diemžēl, esmu saskarusies ar apmēram šādu priekšstatu. Diezgan dusmīga, skarba sieviete, melnā, garā kleitā, sapītiem matiem, kur sēdēja un priecīgi visus kritizēja, rakstot vēstules un norādot uz visu citu grēkiem. Bet vai tas ir faktos balstīts un patiesas priekšstats? Noteikti nē. Un tāpēc otrajā daļā mēs padalīsimies ar kādām biogrāfijā atrodamām skicēm no Elenas Vaitas dzīves, kas mums atklāja, kāda sieviete un māte viņa īstenībā bija. Šo daļu savukārt mēs sadalīsim vēl divās atsevišķās daļās, kas pirmā būs par viņu kā māti, un otrā daļa būs vienkārši kādi atgadījumi no viņas dzīves. Bet par viņu kā māti. Cik tad viņai bija bērnu un kā viņas sauca? Jā, Elenai Vaitai bija 4 dēli. Gadu pēc laulībām ar Džeimsu pasaulē nāca dēls Henrijs. 1847. gadā. Tam sekoja Edsons, un viņam ar vecāko brāli bija 2 gadu starpība. Viljams, jeb Villijs, kā viņu mājās mīļi dēvēja, piedzima lielā starpībā ar vecāko brāli, tie bija 7 gadi, un jaunākais dēliņš Herberts dzima jau 13 gadu starpībā ar lielo brāli. Kam Elena Vaita izgāja cauri kā māte, vai viņa bija parasta māte? Atbildot šo jautājumu, mēs iziesim cauri nedaudz šo 4 dēlu dzīvei, jeb kādiem drīzāk būtu pateikt epizodēm no viņa dzīves, un no tā, kam tad Elena arī pati izgāja cauri kā māte. Un arī atgādinām, ka arī tu, klausītāji, vari atrast aprakstā par katru no šiem dēliem vienu avotu, diemžēl angļu valodā pagaidām, kurā arī tu vari pārliecināties un atrast šos faktus un gūt stiprinājumu un iedvesmu savā ticības ceļā uz debesīm. Tad iesākumā par pirmo dēlu, Henriju. Jā, Henrijs, vecākais. Kad zēns piedzima, tad Elena ļoti priecājās, ka varēs būt mājās un mierīgi rūpēties par savu ģimeni, un varbūt neturpināt arī šīs tālos pārbraucienus, bet Dievs viņai deva vīziju, un viņai šis darbs bija jāturpina. Viņa, protams, to darīja. Tajā brīdī mazais ļoti smagi saslima, un Elena uzticējās pilnībā Dievam, un, protams, Dievs viņu arī vadīja. Tā kā nebija iespējams būt mazulim blakus tik bieži, kā varbūt vajadzētu, un kā būtu nepieciešams, lai audzinātu disciplīnu, paklausības un citas šīs koptu rakstura iezīmes. Viņa bieži vien tika atstājusi savu bērnu draugiem un devās šajos ceļojumos un pārbraucienos garajos. Viņai to bija grūti darīt. Katru reizi tas bija grūti, tas bija smagi, un ar lieliem pārdzīvojumiem, kad tas ir mazulis, iedomājieties, kad viņam ir, 2 gadi, jā, vai kaut vai 3 vai gadiņš, mazulīts tas ir, un kad tev mātē viņš ir jāatstāj. Vai viņi to darīja ar prieku? Nebūtu, nē. Viņi to darīja katru reizi smagi pārdzīvojot, un, protams, to visu lietu viņi nodeva Dieva rokās, un Dievs tāpat arī vadīja gan tos draugus, pie kuriem viņš paliek, gan arī Elena tālajos ceļojumos. Jā, ja es varu piebilst pie šī, ka man ļoti patika, kā viņa pati sevi salīdzināja ar Annu, Bībeles Annu, un ka viņa to uzskatīja kā šo upuru Dievam, ka viņa nodod to bērniņu, un šajā gadījumā viņa pati gāja kalpošanā, bet jā, tas atrisina šo, ka nevis vienkārši viņa atstāja, bet ka tiešām viņa to kā upuri
upuru dievam, deva. Jā, un vēl viņi jau gribēja viņu arī ņemt līdzi, kas viņai likās pilnīgi normāli, bet viņi, protams, atrunāja, jo tas bija maziņš. 13 gadu vecumā Henrijs kristījās un iesaistījās darbā, gatavoja Bībeles pravietojumu kartes un dažādas citas šīs ar vēsts izplatīšanu un tādu iespiedu materiālu pavairošanu un arī tālāk nodošanu. Ir kāds gadījums, kas ir viņa tāds dzīves pēdējo dienu gadījums. Pēc peldēšanās upē viņš iemiga un logs bija atvērts un viņš saaugstējās. Protams, no šiem te saaugstēšanās pārvērtās par pneimoniju, jo to laiku medicīna un arī ārstniecības līdzekļi bija tādi, kādi viņi bija. Protams, vecāki izsauca ārstu, un ārsts noteica Henrijam lietot noteiktas zāles. Viņš no tām zālēm atteicās. Bet viņš arī tā kā sajuta, viņš laikam apzinājās, ka viņš drīz pametīs šo pasauli, un viņš ļoti tuvojās Dievam tajā laikā. Ļoti daudz rakstīja vēstules saviem draugiem. Viņš īpaši teica to, ka viņš grib būt apglabāts blakus brālītim, lai, kad viņš augšām ceļas, es varu viņam palīdzēt. Un pēdējie šī 16 gadus jaunā puiša dzīvē vārdi bija debesis ir mīļas. Jā, viņš tātad šo aizmiga 16 gadu vecumā. Jā, skaists tāds noslēgums dzīvei, bet noteikti varam iztēloties, kā māte jutās. Un kaut kur vēlāk lasīju, kur Elena pati ir rakstījusi pēc daudziem jau gadiem. Ja es būtu zinājis to, ko es zinu tagad, mēs būtu varējuši viņu izglābt. Un es domāju, kāda gan tā bija apziņa. Un iespējams, ka arī kāds no mūsu klausītājiem vai kāda no mūsu klausītājiem domā, ja es to būtu zinājis, tad es būtu darījis citādāk. Un tomēr Dievs jūs saprot, kā jūs jūtaties, un Dievs zināja, ka tad jūs to nezinājāt. Un tādēļ šos nezināšanas laikus Dievs arī piedod. Tā kā lai tas jūs arī stiprina. Vai jums ir vēl kas, ko piebilst tieši pie Henrija dzīves? Varētu šķist, ka šī brīdī viņi sabrūk un ilgi sēro, tad viņi tomēr ļoti centās kontrolēt savus domas. Un viņi saka, ka viņi ir ar Džeimsu tā vietā, lai sērotu un nodotos maždūšībai, viņi domāja par augšām celšanās rītu, kurā ģimene tiks apvienot, un man jāpiebilst, ka tās nav pirmā reize, ka viņi zaudē bērnu, varbūt es tagad aizsteidzos priekšā, bet viņu jaunākais dēliņš Herberts 3 gadus pirms tam nomira 3 mēnešu vecumā, kad tā nav pirmā reize, kad viņa ģimene piedzīvo sēras, un tas arī, ko tu teici, kad Henrijs, viņš bija mīļš, ir rakstīts, ka viņš tāds ļoti mīļš un atsaucīgs bērns bija, un ka viņš saka, mammu, tu to šeit nebūs blakus, tad, kad Jēzus nāks, bet es gribu būt mazajam brālītim blakus, lai viņu mierinātu, jo viņš ir bēbītis 3 mēneši, un tad un tas man liekas tāds interesanti, kā pusaudzis var domāt, lai par savu mammu. Jā, brīnojam tiešām šī viņa dzīve un arī šīs vēstules, ko tu pieminēji šajos pēdējos dzīves mirkļos, tās arī bija ļoti iedrošinošas, tādas uz nopietnu atmodu aicinošas, uz to, ka Jēzus atnākšana ir tuvu. Tā kā tiešām ir ko paņemt. Otrais dēls, Edsons, tātad ar 2 gadu starpību no savu vecākā brāļa, gan nebija gluži tāds, kā mēs iztēloties pravietes dēlu. Vai kāds reiz saka, mācītāja bērns, tas jau mācītāja bērns. Šoreiz stāsts ir cits. Ieva, vai tu varētu padalīties nedaudz par viņu? Jā, lai arī mamma bija praviete un tēvs aktīvs sludinātājs, Edsons tomēr izvēlējās savu domu gaitu, kas īsti negāja vienādi ar vecākiem. Un arī ir kāda vēstule, ko Elēna raksta savam dēlam Edsonam. Viņa saka, mēs ar tēvu esam vīlušies par to, ko viņš dara. Tur nav minēts, ko viņš dara. Un viņa saka, tas mums sagādā pamatīgas rūpes un raizes.
Vēlāk Edsons izmanto šo uzvārdu Vaits ne tiem labākajiem nolūkiem. Viņš dodās uz dažādām draudzēm, un viņš zina, kad šis uzvārds viņam jau nes tādu atpazīstamību. Viņš stāsta par dažādiem projektiem, ko viņš darīs, un cilvēki ziedo naudu, bet viņš to izlieto ne tiem nolūkiem, kā viņš stāstīja. Un pēc tam Vaitai cilvēki, Elenai Vaitai raksta vēstules un saka, kur tas un kā ir. Un viņiem ir jāpiedzīvo šie sāpīgie brīži. Viņi, protams, ļoti cenšas savu dēlu labā darboties, bet dēls neņem vērā šos noraidījumus. Un Edsons atgriežas pie Dieva tikai 43 gadu vecumā, kad tēvs jau ir aizgājis dusēt ar augšā celšanos cerību, bet Edsons atgriežas, un Elēna par viņu lūdza visus šos vairāk kā 20 gadus, protams, arī kā zēna, bet tad, kad jau skaidri šis ceļš gāja pret Dievu ieteikto dzīvesveidu, tad viņa lūdza par viņu, un viņa cerēja un ticēja, ka viņš atsauksies Dieva aicinājumu. Tā kā, ja mēs šobrīd uz viņu skatāmies kā māte uz māti, tad mēs arī vieglāk varam saprast to, tad, kad viņi iedrošina nepaļauties tam, ko mūsu acis redz, bet ticēt tam, ko Dievs dara, ja mēs uzticam savus lūgšanas viņam. Jā, vēl piebilstot, vēl spilgtākās krāsās arī par viņa tieši to, ko viņš darīja, jau pieminot pie tiem darbiņiem, kurus viņš teica, ka darīs un darīs. Bieži vien viņam šitās biznesa idejas, vai kā to varētu saukt, viņš tās darīja un savāc naudu, līdz tas bankrutēja. Tas viņa ne uzņēmums, bet šis projekts bankrutēja, jā. Un ko viņš darīja? Viņš aizlaižās lapās no pilsētas, no vecākiem un vienkārši pazūd. Vecāki paliek ar rēķiniem, ar visām šīm saistībām, kas jāsakārto. Un interesanti bija tas, ka abi vecāki tomēr nebija gluži tā, ka viņi vienādi domāja, vai ne? Un šis Džeims tēvs teica, vienkārši atstājam to, kā ir, un lai aiziet līdz tiesai. Un tad, lai viņš saprot. Elena savukārt teica, dosim viņam otru iespēju. Tā kā jā, interesanti par to, ko viņi piedzīvoja, un arī bija minēts, ka viņš arī mēdza melot, mānīties. Tā kā, ja arī jūs, kam tādam ejat cauri, tad zinat, ka ir vēl kāds, kas ir izgājis, kam ļoti līdzīgam cauri un zina, Jēzus zina šīs izjūtas, un viņš jūt līdzi, un viņš zina, kā no tām izvest ārā. Un bēdīgs fakts arī ir tas, ka tēvs nomira, bet viņi vēl nebija tā kā salīguši mieru. Un Edsons aizgāja no mājām, un viss ir beidzies. Un pēc tam arī, kad viņš ir apprecējies ar Emmu, tad Elenai ar šo vedeklu ļoti labas attiecības. Un viņa, protams, arī visu laiku rakstīja vēstules šim Edsonam pēc viena gadījuma, kur viņam jau viņš uzrakstīja mātei vēstuli, ka viss ar reliģiskām lietām, es vairs neesmu saistīts, ar Dievu, man citiem vārdiem nav nekā kopīgi. Un viņš arī bija ar šo izdevniecību Review and Herald vadību, tur strīds bijis, un tā skaisti krāsaina scēna, ar ko viss beidzies. Un varam iedomāties, kam viņi iet cauri. Jā, un viņi raksta šīs vēstules, un protams, arī atbildes nenāk tādas, vai vispār nenāk tādas, kā gribētos, un tad viņi raksta šai vēdeklē un saka, lūdzu, paglabā tās vēstules, parādi viņam kaut kā izlasi, lai viņš nenodedzina visas tās vēstules, jo viņi jau zināja, ko viņš darīja ar tām mīlestībā rakstītajām vēstulēm, jā. Un skaistā šī stāsta noslēgums, ko tu minēji, šī viņa atgriešanās nedaudz pēc 40 gadu vecuma, ir tas, ka viņš atgriezās ar pilnu sparu. Viņš lasīja, kādus bija Dievs devis padomus Elenai par misijas darbu, par to, un viņš ieraudzīja, kad bija padoms doties uz dienvidiem. Un viņš saprata, es to darīšu. Un viņš paņēma laivu, kurai bija arī nosaukums The Morning Star, jeb rīta zvaigzne, un viņš sēdās Mississippi upes ūdeņos un brauca uz dienvidiem. Un Dievs viņam deva arī domu, ka viņš piedāvās tumšādēniem, jo tā bija tajā laikā, kā mēs zinām, diezgan sarežģīta situācija ar visiem verdzību un vispārējo, kas it kā jau bija atcelts, bet tomēr mēs zinām, ka tas jau vilkās vēl
cauri, un viņš deva šo te domu, ka viņš piedāvās izglītību bez maksas tumšādainiem cilvēkiem. Un tādā veidā, protams, viņš arī pasludinās evaņģēliju. Un šī laiva brauca, un viņš mācīja cilvēkus, un šī laiva bija gan skola, gan draudze pēc tam jau, kad cilvēki sāk nākt. Un interesanti, kad pēc šī darbības lauka tur viņš bija dibinājis 15 skolas, arī izdevniecību un sanatoriju. Tātad šis, kā mēs teiktu angliski, rebels, jeb saceļošais, vienmēr sacelties gribošais zēns, buntinieks, jā, un kāds ir iznākums, jā. Tā kā, ja jūs arī piedzīvojat ko līdzīgu un zinat, ka varbūt domājat, tā ir mana kļūda, tā ir, tāpēc viņš nav draudzē, tāpēc viņš nav pie Dieva, lai tas jūs stiprina, ka Elēna izgāja cauri kam ļoti līdzīgam, un viņa turpināja lūgt, un kaut kur viņa arī raksta, ka šīs mātes lūgšanas paliek arī tad, kad mātes vairs nav. Tā kā turpiniet lūgt par saviem bērniem, mazbērniem, un Dievs dara un pieskarās tām sirdīm, un skatīsimies uz to ticībā. Jā, par trešo dēlu. Jā, trešais dēls Villijs, kas jau ir 7 gadus jaunāks par Henriju, kā mēs to iepriekš noskaidrojām. Viņš bija tāds īpaši nodevies Dieva darbam, un viņš bija ļoti ieinteresēts par to, ko dara vecāki, un tieši par to izdevniecību, par to izdevniecības darbu. Viņam jau bija tikai 6 gadi, tātad zēns vēl pavisam mazs, bet jau ar interesi un izdomu un devās līdzi uz izdevniecību, un tur kaut kādas darbiņas viņam droši vien uzticēja arī, jā. Protams, kad dzīves gaitās bija arī dažādas slimības un citi negadījumi, bet vienmēr Dievs savā žēlastībā un gādībā un ar mātes lūgšanām, protams, tika izvedis cauri šiem pārdzīvojumiem. Interesanti, ka Villijs bija tieši tas no dēliem 2 tajā laikā, kad nomira viņa tēvs, un viņš bija tas, kurš pavadīja Elenu visos ceļojumos. Viņš brauca viņai līdzi uz Austrāliju, viņš bija arī Eiropā, Vācijā, kur tika dibināts šis te adventistu centrs Eiropā. Tā to var nosaukt. Viņš arī ļoti bija dedzīgs, un viņš arī mācīja arī skolā valodu šiem te melnādēnajiem, arī palīdzēja un vienmēr pret visiem izturējās ar tādu, kā lai saka, ka vienmēr iežēlojās par otru. Un kā jau mēs iepriekš pārunājam, tad arī zēniem jau no mazotnes tika aicināts vienmēr tika mācīts ieraudzīt, saredzēt otra vajadzības, ko neskatoties uz trūkumu viņu pašu dzīvēs, un arī viņi vienmēr mēģināja saskatīt, un arī jau šī ziedošana jau bija viņu tā izkopta, ka tas jau ir jau no mazām dienām bērniem jāstāsta par to, par citu vajadzībām, un tāpēc pieaugot, tas tikai dabīgi attīstījās un auga spēkā. Viņš, un īpaši kāds gadījums ir par viņu, kur faktiski var teikt, ka Dievs viņu atdzīvināja, augšām cēla, ja tā to varētu teikt. Bija kādu dienu, viņš spēlējās virtuvē, tur bija tāda liela ūdens, tā kā baļļa, un viņš bija mazs zēns, un viņš tur spēlējās ar skaidām kā ar kuģīšiem, un kaut kādā negadījuma pēc viņš iekrita šajā baļā un kalpon ejot tā virtuvē garām, pamanīja tikai kājiņu ārā no tās baļas un burbuļus. Sapratu, ka tas bērns ir iekšā, viņi vilkusi ārā un kliedz pa visu māju, ka viņš ir noslīcis, protams, atskrēja Elena Vaita un viņa paņēma bērni rokās un izsteidzās ar viņu ārā. Un nolika viņu zālē un sāka viņu tā kā grozīt, tā kā velt no vienas puses uz otru. Viņš tā kā vēl ripinājās, es pat nevaru to tā aprakstīt. Valstīt bija rakstīts vienā grāmatā. Un lai viņam šis ūdens no plaušām nāktu ārā, arī tāds ļoti interesants paņēmiens.
kaut ko tādu, teiksim, pielietot. Pamazām viņš, protams, atklapojās līdz tam brīdim, kad viņš izrādīja pirmās tādas jau dzīvības pazīmes, bija pagājuši 20 minūtes, un mazās rociņas jau bija kļuvušas zilgans sārtas, un apkārt stāvošie cilvēki teica, lieciet, pastieties, ko viņi trakā ar to bērnu dara, atņemiet viņai, viņi taču tur viņu saspiedīs, viņš jau ir mīris, lieciet viņam mieru, tur tā, bet viņa nepadevās, viņa zināja, un viņa pilnībā ticēja, un, es ticu, ka Dievs viņu vadīja tajā brīdī. Un, tad, kad jau tas ūdens bija tā kā no tām plaušņām vairāk izgājis, tad viņa paņēma viņu, un savās rokās viņu apņēma, samīļoja, piespieda sev klāt, un tad viņa pamanīja, ka viņam acstiņu viena, tā kā lēnām tā mirkšķinās, un tad viņi saprata, kad ir atpakaļ, viņas bērniņš ir atpakaļ. Un te ir kāds citāts: ticu, ka arī viņš mani grib noskopstīt, Ailēna, par savu bērnu. Viņš vēl dzīvo, jā, vēl dzīvo. Tad mazais Villijs tika augšām celts, un dzīvoja vēl daudz gadus, un pienesums viņa adventistu celšanā ir ļoti liels pienesums. Jā. Viņam arī bija, protams, dzīve meta kūleņus, un viņš zaudēja savu dzīves biedri. Viņam bija 2 meitas. Viņa saslima ar tuberkulozi, bet viņš apprecējās otrais. Un tātad, kopā viņam bija 4, vēl dvīnītes. Tā kā arī, skaists dzīves stāsts. Ne bez kūleņiem, bet tas ir normāli, kā mums visiem. Bet tālāk. Pēdējais jaunākais dēliņš, par ko jau mēs zinām, kāds ir iznākums. Bet, kad viņš piedzima, Elena ļoti viņu mīlēja, priecājās arī šoreiz priecājās, ka viņa var palikt mājās. Un šoreiz arī pirmos mēnešus viņa palika mājās, un Džeimsam gan bija jādodas ceļojumos. Un atkal stiprināt kaut kur ticīgos, un no kā sastāvēja visu viņa dzīvi. Un laikam viņi bija gaidījuši meitenīti, jo 3 mēnešus viņi nevarēja izdomāt vārdu maziem puisītim vai kādu citu iemeslu dēļ. Vienkārši nenāca vārdiņš. Un ir saglabājušās vēstules tieši no šiem 3 mēnešiem, kur viņi sarakstās Džeimsam esot prombūtnē. Un viņam interesanti, ka tajās vēstulēs viņa stāsta par mazuņo, tā kā mēs dzīvojam līdzi, kad mums ir mazs sīdēnīts. Viņa stāsta, ka viņš mazais brašs aug, viņš jau paliek tāds resnāks, un viņš tik un tik sver. Un tad mīļi arī tas, ka viņi viens otru sauc par nameless baby, vai nameless one, ja tas, kuram nav vēl vārdiņa, bet viņi ļoti mīļi par to sarakstās. Un arī vēl viena lieta par visiem viņu bērniem bija tas, kad mamma arī pierakstīja, kad visiem ir labi, viss tur veseli, tam, viss tur notiek, un tad tēvs atbildēja, noskopsti zēnus no manis un pasaka, kad es par viņiem lūdzu. Un tas arī tā ļoti skaisti, man likās, tāda aina no ģimenes. Jā, un citās vēstulēs viņi turpina vienkārši priecāties par mazulīti, par cik viņš ir izaudzis arī garumā. Tad viņi stāsta, ka viņam apetīte laba, zīž viņš labi, tur riktīgi visu kārtīgi izvemjas, tad atkal kārtīgi zīž. Atceramies tos brīžus. Jā, tā kā ļoti mīlēts bērniņš un tāds liels prieks ģimenei. Bet tad 3 mēnešu vecumā viņš saslimst, un viņš saslima ar slimību, kuras vārdus nemēģināšu atkārtot, bet tā bija tāda ādas slimība, cik es arī saprotu, kur uz seiņas un galviņas izmet tādu kā, ne izsitumu, bet āda sāk tā kā plaisāt, un tad jau tur iekaist, un var sakot ļoti sāpīgs un nepatīkams process, un 24 dienas un naktis viņa kopā arī ar šīm mājas palīdzēm, kalponēm, bija visu laiku pār šo mazulīti, novēroja, kā tur viņam palīdzēt. Izmantoja visus līdzekļus, kurus vien zināja dabīgos, kā varētu. Un arī viņi dedzīgi lūdza un nesa to kunga rokās. Un viņa arī raksta, ka brīžiem viņa nespēja kontrolēt savas jūtas, kā arī tu minēji, ka viņa kontrolē savas domas un centās palikt, taču
tomēr taču Dievs ir pāri un tā, bet viņa saka, ka brīžiem es nespēju kontrolēt tās jūtas, un viņa saka, es vienkārši raudu, redzot tā mazā cilvēciņa ciešanas, un daudz laika viņa pavadīja raudādam, lūgšanās Dievam, un pienāk kāda piekdiena pēc šīm 24 dienām, kad viņa redz, kad viņam paliek sliktāk, un viņa burtiski redz, kad viņam elpa palēninās, un viņa paņem mazo rociņu un jūt, ka pulss arī paliek lēnāks, un viņa saprot, ka nāves augstā roka jau ir pār mazulīt, kā viņa raksta, un burtiski viņas rokās acu priekšā šis mazlīts arī nomirst, bet patiesībā tajā brīdī viņa ir priecīga no vienas puses, jo šīs ciešanas ir beigušās. Un tajā brīdī viņa raksta arī, ka tas pārdzīvojums bija milzīgs, sajūta, kad sirds vienkārši salūzīs, bet neviena asara netek. Viņa saka, nespēja vienkārši paraudāt. Un bērēs arī tas pārdzīvojums bija tik liels, ka viņiem pat noģība. Jā, un šajās bērēs arī viņi bija gribējuši, lai kāds vīrs, varbūt kādam šis uzvārds kaut ko izsaka Loughborough, lai viņš izvadītu, bet viņš nevarēja, un pats tēvs Džeims izvadīja savu mazulīti. Un tad viņi aizveda šo bērniņu uz kapa vietu arī, un kā viņa raksta, ticībā gaidot, līdz dzīvības devējs nāks, lauzīs kapavāru un izsauks mazo ārā nemirstībai. Un tas tā ļoti skaisti arī skan, bet ir arī cilvēcīgais moments, ka viņa raksta, ka pēc tam, atgriežoties mājās, ienākot mājas durvīm, viņai mājas šķita ļoti vientuļas. Un viņa saka, ka es jūtu, ka es esmu mierīga un samierinājusies ar Dievu gribu, un tomēr mani pārņēma šī milzīgā bēdu sajūta. Ja arī tu, klausītāji, šobrīd dzīvē ej cauri kādiem šādiem smagiem pārdzīvojumiem, kur sirdī kliedz jautājums, kāpēc? Lai tev stiprina šīs ģimenes piedzīvotais, pārdzīvotais ar visiem 4 dēliem un 2 no tiem zaudējot, kad Dievs bija blakus bēdās, iedrošināja, palīdzēja to arī izsāpēt, un ka viņi, pieņemdam Dieva gribu, turpināja nodoties Dieva darbā pilnībā. Un lai jūs stiprina arī šīs pants, kas ir apstuļu darbos 14. nodaļas 21. un 22. pantā, par Pāvilu, kad viņš ar Barnabu bija pasludinājuši evaņģēliju šī pilsētā un ieguvuši labu pulku mācekļu, viņi griezās atpakaļ uz dažādām vietām, stiprinādami mācekļu dvēseles un pamācīdami palikt ticībā, un kad caur daudz bēdām mums būs jāiet debesu valstībā. Jā, varbūt jums ir vēl kas piebilstams par viņu kā māti vispār, par visu dzīves gājumu kā mātei. Jā, grāmatā vecmāmiņas stāsti, kur ir sarakstījusi Elenas mazmeita Ella. Viņa raksta, kad viņas tēvs un arī viņa pati satika Elenu, nekad neatcerējās, ka viņa būtu dusmās vai rājoties sodījusi, ka viņa vienmēr turēja to paškontroli pār sevi un centās izstāstīt, atklāt un paskaidrot bērnam. Un, jā, man liekas, tas ir brīnišķīgi. Man ir arī vēl, tā kā tu pieminēji mazmeita Ellu, arī no viņas atmiņām ir, viņa raksta, ka nekad neaizmirsīšu brāzienu, ko saņēma no tēva, tāds Vilija, kad reiz ar troksni uz cietas flīžu grīdas izbēra spēļu klucīšus, jo biju taču apsolījusi komitejas sēžu laikā uzvesties klusu. Vecmāmiņa redzēja manas asaras, paņēma klēpī, mierināja un sacīja, ka saņemtam sodam ir jāatgādina, lai es sanāksmes laikā vairs nekad netrokšņotu. Ka tas arī parāda viņas tādu iedziļināšanos tā, lai bērnam nepaliek tas rūgtums, ka viņš ir saņēmis, kā mazais, viņš saņem brāzienu, dažreiz viņš pat nesaprot, labi izbēra klucīšu, bet vai tas tiešām bija tik traki, ka viņi tajā savā mātišķumā, laipnībā, mīlestībā, tas ir, rājiens bija dots pilnā mīlestībā šeit, es sajūtu to arī tā izlasot, kad viņai arī rūp, protams, tā ir viņas mazmeita, bet rūp arī, lai bērnam nepaliek rūgtums, kaut kādā ziņā. Kā jā, tas arī tā ļoti, ļoti uzrunā.
Šīm mazmeitām Ellai un Meibelai bijis tiešām diezgan ilgu laiku arī iespēja kopā ar Elenu dzīvot, jo viņu māmiņa bija aizgājusi dusēt, un tad arī Elena uzņēmās īpaši rūpes par meitenēm. Un man patīk, kā meitenes raksta, kad viņas tika atstātas uz kādu laiku Amerikā, kamēr aizbrauca Elena uz Austrāliju ar tēvu Viliju, tur palīdzēt un organizēt draudzes darbu, un kad bija pienācis tas laiks, ka arī viņas ar kādu pazīstamu cilvēku, kas devās arī uz turieni kalpot, arī viņas aizbrauca uz Austrāliju. Viņi saka, mēs tā gaidījām to tikšanos, bet ierodoties tur bija tikai garš galds, un tur bija priekšā, viņi tur apraksta jauna meitene, jaunas zēlens, vēl kāda sieviete. Tie bija tie, kas dzīvoja pie viņas vecmāmiņas, kurus viņa vecmāmiņa pieņēma, jo bija kāda spiedoša situācija, kur tur bija kāds zēns, kurš ir no 9 bērnu ģimenes un vecāka nevarēja parūpēties, un viņš jau bija lielākais, viņš varēja nākt pie Elenas strādāt kā palīgs dārza darbos. Tur bija kāda meitene, kas atkal uzņēmās, bet viņa bija arī no spiedošām, un Elena savu to mātišķumu un arī šo savu dzīves gudrību saskatīt, palīdzēt un pacelt, izmantoja, lai palīdzētu tiem bērniem, kas nebija viņas miesīgi, ne bērni, ne mazbērni, un tās mazmeitas tā ļoti interesanti apraksta, ka viņi pie šī galda piesēžās, un tur jau ir tik daudz, un viņas pamazām iepazīstās, kāpēc tur katrs no šiem cilvēkiem ir. Un tā bija tāda ļoti interesanti piebilde, kad viņa vienmēr, uzzinot par kādu, kuram bija grūti, vai kuram bija tiešām vajadzīga palīdzību, viņi domāja, kur vēl varētu ierīkot kādu gultas vietu un atrast vietu pie galda, lai šim cilvēkam uz to brīdi palīdzētu atspērties un iet tālāk. Un man liekas, tas ir tas, ko Jēzus saka, ka mēs palīdzam tam, kurš ir mūsu tajā brīdī tuvākais un kuram ir vajadzīga tā palīdzība, tas atspēriens, lai viņš nenogrimt uz leju, bet atspērtos iet tālāk un arī piedzīvot, sajust to Dieva mīlestību, ko īstenībā tik ļoti Dievs grib atklāt, un viņš izmanto mūsu rokas, mūsu kājas, mūsu sirdi, lai to atklātu mums. Viņš aizlūzušu niedri nenolauzīs. Un kvēlojoša dakti nenodzēsīs. Jā, precīzi. Jā, un kā teikts, kā mīlēt Dievs tajā dziesmā, vai ne, un mums viņa bērniem ir viņa attēls Jānas pasaulē. Atgādinām, ka jūs klausītāji varat iesūtīt šos jautājumus līdz 20. mārtam. Aprakstā varat atrast vietu, kur to izdarīt, un noteikti arī par kādiem viņas mātes aspektiem, kādi jautājumi vai kādas šaubas vai pretenzijas vai jebkas. Mēs centīsimies to arī meklēt un papētīt un arī rast kopīgi atbildes uz šie jautājumu. Un noslēgumā šī pēdējā sadaļa par to, kāda Elena bija vispār kā cilvēks, kādi atgadījumi no viņas dzīves, kas nedaudz arī ataino to, kāda viņa bija. Man patīk vienkārši tādi fakti, kas parāda, ka viņa bija cilvēks. Tas, ka viņas mīļākā krāsa bija rozā un savā pēdējā mājā. Smelne, ja? Jā, tieši tā. Un savā pēdējā mājā viņas toalete bija nokrāsot visa rozā krāsā. Tā kā, jā, viņai bija arī šādas gaumas izjūta. Tad runājot par krāsām, kā tu teici, ne melnā, daudz arī saka, kāpēc tāds, tas skatiens tajās bildēs, ja, kas ir, saucamajās tāda melnbalta bilde, un tas skatiens tāds bargs, ja, tur nav nekā, nesmaida nekā. Tad interesanti ir tas, ka tajā laikā, kā mēs varam varbūt saprast un iedomāties, nebija fotogrāfijas, nebija iPhone, nebija selfija, kas uztais bildi 2 sekundžu laikā, mazāk patiesībā. Tas bija ilgs process, kurā bija jāsēž, un galvenais uzdevums bija palikt nekustīgi. Un vienkārši varam uztaisīt eksperimentu mājās ar bērniem, likt viņiem smaidīt un uzņemt laiku, cik minūtes viņi var to izdarīt, jo reizēm tas aizņēma pat 15 un vairāk minūšu. Tā ka tas ir izskaidrojums šim arī tādam nopietniem skatam. Un vēl par bildēm un krāsām pabeidzot, šīs visas kleitas melnā krāsā, kā mēs varam saprast, ir tāpēc, ka bildes ir melnbaltas. Un interesanti ir tas, ka atkal pieminot to šīs rūpes par kādiem citiem, bija kāda sieviete, kurai arī trūka vienkārši līdzekļu, viņai nebija apģērba, un viņas arī
maz meitiņa atcerās, kad šo stāstu, ka šai jaunajai sievietei bija ļoti maz drēbju, un vecmāmiņa iedeva tādus 3 materiālus audumus, lai uzšūt šīs kleitas. Un kādās krāsās tas bija? Tas nebija melns. Rozā noteikti varbūt viena. Gandrīz. Viena sarkana, viena zila un viena tāda gandrīz zelta krāsā. Un viņa teica šai jaunajai sievietei, un arī daudzām citām sievietēm, viņa teica, katrai sievietei skapī ir jābūt vismaz vienai sarkanai kleitai. Tātad arī tātad viņa nebija vienkārši asketisks cilvēks, bet arī sieviete. Jā, un viņai arī ļoti patika gaisma, saules gaisma. Viņas Austrālijā māja, kur viņa dzīvoja, viņa nosauc par saulgozi. Un tad, kad viņa atgriezās atpakaļ Amerikā, tad viņa lika izbūvēt tādu piebūvi, kur bija viss tā kā ar logiem, lai būtu gaišs, un tur viņa arī rakstīja, un tur viņa arī saņēma atklāsmes. Un šīs krāsas, ko tu pieminēji, tiešām melnbaltajā bildē pazūd, un tāpēc mums izveidojās tas priekšstats no tās vienas, bet viņai patika krāsas, un viņai patika arī rokdarbi, un tas arī bija tā laika sievietei diezgan nepieciešams, jo lietas šad tad viegli uzplīsa, un arī bieži vien vajadzēja pielabot, bet viņa no jauna gatavoja dažādas lietas, un tiešām viņai patika to darbus darīt. Jā, pie rokdarbiem viens no viņas hobijiem, kam viņa arī atradīja īstenībā laiku, bija veidot tādas bērnu grāmatiņas. Viņa vāc vienkārši bērnu stāstiņus, izgrieza, un tā kā tādas, angliski scrapebook, tā kā, kur tu salīmē iekšā, ja tās bildīti un to stāstiņu, ja, un tādas grāmatiņas bērniem viņa arī ar savām rokām veidoja. Tā kā, jā, rokdarbi viņai patika. Jā, un viņai patika ar tiem rokdarbiem arī dalīties ar citiem, iepriecināt citus. Man ļoti patīk, kā bija rakstīts, kad viņas dzīves noslēgumā pēcpusdienā viņa veltīja laiku, lai apciemotu savus kaimiņus, tuvākus un tālākus, lai iepazītos, lai uzzinātu viņu vajadzības un arī tādā veidā atklātu Jēzu. Un tad, kad viņi uzzināja, ka kādam ir piedzimis mazs bērniņš, tad viņi arī sagatavoja īpaši šo dāvanu, kas bieži vien bija. Mēs šobrīd esam pieraduši, ka mēs ejam nopirkt lietas, bet tad bieži vien bija jāizgatavo pašiem. Viņai arī patīk gatavot, un tad viņas īpaši sagatavoja, lai šiem cilvēkiem liktu saprast, ka mēs priecājamies arī par jūsu bērniņu. Jā, skaisti. Vēl, viņai, protams, tā kā laikam tādai kārtīgai, strādīgai mātei, lielas ģimenes sievietei. Viņai, protams, patika arī zemes darbi, dārza darbi. Un viņa bieži vien tā pastaigājoties pa dārzu, nomērīja, skatījās tās vietas, kur būs kāds koks, kur kāds krūms, kur augstās, un viņa arī tam viņa laiku atrada. Apbrīnojama sieviete, tiešām. Arī tam viņa laiku atrada, un viņa pie tādiem zemes darbiem arī audzināja savus bērnus. Noteikti ņēma līdzi, katram tika uzticēts šis nelielais uzdevums, un jā. Un vēl, kas viņai bija, kā arī viņas mazmeita atcerās, viņai bija ļoti labas attiecības, pat ne ļoti labas, bet viņa ļoti labi sadraudzējās un ļoti mīlēja dzīvniekus, dažādus. Tie varēja būt suņi, tie varēja kādi būt lielāki lopiņi, govis un tā, un viņi ļoti vienmēr jūta līdzi, un viņiem tad bija tāds zirgs Čārlijs, laikam vai, man liekas, ka Čārlijs, jā, kur arī viņi ļoti mīlē un ļoti uzpasēja un ārkārtīgi rūpējās pa viņiem. Viņi atklāja, ka viņiem garšo āboli, un tad savos pārbraucienos ar ratiem viņi vienmēr apstājās pie kādas ābeles, lai Čārlijs varētu nobaudīt šos ābeles. Un tas ir tādas rūpes ieraudzīt, saskatīt to, ka dzīvniekam garšo ābeles. Tas ir apbrīnojami. Un reiz viņi gājuši pa ielu, un viņi redzēja, kā saimnieks ļoti tā dusmīgi izturās, pat ar pletni iesit tādam vecam kalsnam zirgam, ka viņš tur nekustās vairāk, un viņi norāja to cilvēku, ka tā nedrīkst. Viņi saka, viņš jūsu dēļ jau pēdējo dzīvību ir atdevis gandrīz, vai jūs vai pret viņu tā izturaties.
un ka tas vīrs esot palicis tāds domīgs, un tad zirga esot, tā kā, laikam, viņš izkrāmēja to smago krāvu, un pusi uzved augšā un atbrauc pēc otras puses, jo zirgs bija tik švaks, ka nevarēja pavilkt. Es vēlos vēl līdzdalīt, kā Čārlijs nonāca pie Vaitu ģimenes. Viņiem nebija līdzekļi, lai iegādātos zirgu un ratus, bet kādi turīgi draudzes locekļi nolēma, ka viņiem taču vajadzētu savu braucamo līdzekli. Mēs noteikti teiktu, ka mūsu mācītājiem vajag labāku mašīnu, mēs varētu saziedot naudu, bet tajā laikā zirgu un zirgu ratus. Un tai naktī Elenai Dievs atklāja, kāds izstīsies tas zirgs, kas viņiem ir jāpērk. Un tad, kad viņi ieradās šajā placī, kur tirgoja zirgus, tur bija kāds ļoti izskatīgs un foršs zirgs, un Džeims saka Elenai, vai šis ir tas, ko tu redzēji? Viņa saka, nē. Vēlreiz uz kādu citu zirgu, nē, un tad uz Čārliju, jā, šis ir tas, tā kā Dievs arī zināja, kurš dzīvnieks viņiem vislabāk, visusticīgāk kalpos, un viņi tiešām, tagad teica, atsaucās, ka visos šais gados viņš bija ļoti mīļš, ļoti uzticīgs un ļoti labs zirgs, lai nestu Dieva vēsti tur, jo viņiem daudz bija jāpārvietojās, un jūs iedomājaties zirga ratos dažādos laikapstākļos. Es nevaru to iedomāties. Mēs maksājam tagad par to naudu, lai mūs citreiz ar zirga ratu, ja kaut kur aplīti izvizinātu. Viņiem par to neviens nemaksāja, viņi brauca paši. Jā, vēl arī tas, ka viņa smaidīja. Un mēs zinām, viņa darbos daudz ir rakstīts smaidiet, kristieši smaidiet, vecāki smaidiet, skolotāji smaidiet, vairāk smaidiet. Un viņa tiešām arī smaidīja, un bērniem viņa patika. Mēs zinām, ka bērniem nepatīk dusmīgs tantes. Cilvēks melnās drebes. Jā, tikai tādas. Tieši tā. Un viens no šiem arī, man liekas, vecmāmiņas stāstos iekļautiem stāstiem ir tas, ka savus pēdējos dzīves gadus viņa arī daudz rakstīja, turpināja, un viņai bija savā tajā mājā tas kabinets, kur viņa rakstīja, bija augšā pa trepītēm uzejot, tur tā pirmā istaba, un lejā bija sekretāre, kura tad, pieņēma cilvēkus, kas atnāca un izvērtēja, vai viņi laiž augšā vai nelaiž augšā. Un parasti tie mazbērni atcerās, kad viņi vienmēr teica, šodien jūs nevarat iet pie vecmāmiņas, viņa ir aizņemta. Un tad bērni, kā jau bērni, bija meklējuši un atraduši, ka tajā mājā ir iespēja aiziet pa sānu kaut kādām durvīm, kur tieši bija kādas atsevišķas trepītes, kas veda taisni uz viņas istabu, un viņi varēja ielavīties un tikt pie vecmāmiņas. Un viņi atcerās, ka tā, ka viņi tā ielavījās, viņa nekad viņas neatraidīja un vienmēr pieņēma un bija priecīgi viņus satikt. Un smaidīja droši. Jā, tieši tā. Jā, protams, šo visu runājot, mēs saprotam, ka arī viņa nebija perfekta. Viņa arī bija cilvēks, kurš arī cīnījās ar grēku, tieši tāpat kā es un tu, un mēs visi cīnāmies. Un nekur, ne viņas liecībās, nekur citur arī Dievs nav pateicis, ka šis bija vēl kāds cilvēks, kurš ir dzīvojis bezgrēcīgu dzīvi. Nepavisam ne. Un tomēr mēs redzam, ka Dieva gars bija viņu pārveidojis gadu gaitā ar vien līdzīgāku sev. Un tas ir arī tāda stiprinājums mums, katram, lai kur mēs būtu, lai kā mums mūsu raksturs varbūt būtu apnicis vai kā citādi. Kāds man teica tā, raksturs ir visa mūža darbs. Un mēs vienmēr redzam to, kas šobrīd ir slikti. Bet Dievs savā gādībā šo raksturu veido savā līdzībā. Un mēs bieži vien neredzam varbūt to, kas jau ir izmainījies pie iepriekšējiem gadiem, kā viņš jau ir kā podnieks strādājis pie mums, kā pie māla. Tā kā, jā, aicinājums noteikti mums visiem turpināt, gozēties, kā teikt, būt taisnības saules tuvumā, Kristus tuvumā, ļaut viņam pārveidot, lai mūsu raksturs būtu līdzīgāks un līdzīgāks viņam. Un debesu valstībā varēsim viņu satikt, varēsim pajautāt, vai tiešām šāds bija tas notikums, vai mēs pareizi stāstījām, un varēsim to visu arī izrunāt. Šis brīdis, kad Ellen White aizgāja no dzīves arī tādā cienījumā vecumā, mēs zinām, ka šīs bēres bija ļoti tāds vērienīgs pasākums, un, ja es nemaldos, bija pat divas tādas tā kā atvadu ceremonijas, kurās bija ļoti daudz cilvēku. Negribu kļūdīties ar skaitli, bet es atceros, ka tas bija ļoti daudz. Un, jā, cilvēki tiešām nāca un sūtīja tur tās ziedus no visādām tur kompānijām no visas pasaules. Tā kā, jā, viņi bija tiešām tādi, novērtēts cilvēks tajā laikā.
Jā, un tur, kur viņi dzīvoja pēdējos savus dzīves gadus, tad, kad viņi nomira, uz viņas bērēm ieradās apkārtnes cilvēki, ieradās, protams, ļoti daudz draudzes cilvēku, bet ieradās arī apkārtnes cilvēki. Un viņi teica, mēs gribējām atnākt izrādīt cieņu un savu pieķeršanos šai mazajai jaukajai sievietei ar gaišiem matiem, kas tik mīļi runāja par Jēzu. Un man liekas, ja pēc manis kāds varētu pateikt šos vārdus, tad ir vērts dzīvot, vai ne? Un tā kā man liekas, ka arī tieši man vēl viens šis aspekts, kas man mainīja, man varbūt daļēji šo tumšo priekšstatu, bija tieši atkal šie vārdi, ka šie paziņi, šie cilvēki saka, kas tik mīļi runāja par Jēzu. Jā, tas ir skaisti, un kaut mēs varētu līdzināties Kristum, un šie dzīves stāsti mūs iedrošina. Tā kā mēs arī jūs noteikti iedrošinām meklēt, pētīt kādus materiālus, arī tos, kas man pievienoti aprakstā, kā arī ir pieejama grāmatiņa biogrāfijas skices par Elenas Vaitas dzīvi Patmosa klāstā, kā arī mūsu pieminētā grāmata Vecmāmiņas stāsti, tā gan pagaidām nav vēl izdota atkārtoti, bet jūs varat noteikti pameklēt to pie kādiem saviem draudzes locekļiem. Arī mums varat rakstīt, mēs varam norganizēt un jums nogādāt šo grāmatu. Un jā, lasiet to ar bērniem, lai viņiem šis priekšstats jau no bērnības veidotos pareizais, ja tā varētu teikt, kur arī es dzirdēju, kāds jautāja savam bērnam, parādīja šo bildīti, kas, kā mēs tur sākam, tāds dusmīgs skats vai ko, un prasīja, kāda tev viņa izskatās? Laba, mīļa, jauka. Tātad viņa vecāki bija viņam jau stāstījuši par viņu kā cilvēku, par viņas darbiem, kā Dieva dotiem darbiem, kas ir nevienkārši jāuztver kā viedoklis, kuram es varu piekrist vai nepiekrist, bet gan kā paša Dieva griba. Jā, un noslēgumā atgādinām pēdējo reizi, ka varat iesūtīt savus jautājumus, mēs tos gaidīsim un priecāsimies līdz 20. martam. Un noslēgumā arī vēlreiz šis pants no 2. laiku grāmatas, 20. nodaļas, 20. pants, viegli atcerēties. Ticiet tam kungam, savam dievam, un jūs būsiet nodrošināti. Ticiet viņa praviešiem, tad jūs uzvarēsiet. Tiekamies kādā no nākamajiem podkastiem, kā arī ceram tevi redzēt kopīgajā Zoomā jau aprīļa sākumā. Uz tikšanos!